Trešā daļa kāju un dibena treniņam. Spiešana kāju mašīnā un izklipieni. Pēc pietupieniem Una sēžās kāju mašīnā. 4 piegājieni pa 10 reizēm. Šeit pirmām kārtām jāpārliecinās, ka mugura un dibens neatraujās no trenažiera, kā arī ceļi pilnībā neiztaisnojas, kad spiež svaru augšā. Tas, lai maksimāli samazinātu traumu risku ceļiem un mugurai. Arī šeit ar kāju novietojumu var kontrolēt, uz kuru muskuli akcentēt slodzi. Ja pēdu novieto augstāk, tad vairāk slodze būs uz gluteus maximus, ne kvadriceps. Cilvēku valodā uz dubs. Kā arī, ja pēdas būs vairāk uz ārpusi, tad darbosies kāju iekšpusi. Ja pēdas būs uz iekšu, tad ārpusi. Tie var likties sīkumi, bet ilgākā laika termiņā var just starpību. Pie pēdējā vingrinājuma izklipieniem. Šeit, kad nolaižas zemē, priekšējais celis veido 90 grādu leņķi. Celim nevajadzētu iet pāri purgalam, bet palikt pirms. Tiem, kam tā sanāk, parasti tur kājas pārāk tuvu viena otrai. Solim jābūt plašam. Var redzēt, ka Una mazliet noliec uz priekšu. Klasiski būtu jātur augums taisni, bet šādi viņa labāk jūt darbojamies dibena muskulus. Atkal 4 piegājieni pa 10 atkārtojumiem. Treniņš galā, beigās vēlams izstarpīties. Kopā bija 4 vingrinājumi pa 4 piegājieniem un 10 atkārtojumiem katrā. Ja vēl neesi bijusi zālē, bet gribi sākt, neuztraucies, ka viss uzreiz perfekti nesanāk. Tā tas nenotiek. Sāc bez papildus svariem, pamazām liec klāt, kad apgūsti tehniku. Beigās jābūt tā, ka izpildē maksimumu, ko var pacelt, izpildot precīzi. Lai būtu treniņam rezultāti, ir jāiepatīkas, jo jāvingro regulāri, un to darīs tikai tad, ja treniņš sagādā baudu. Un nākamajā daļā ļoti svarīga tēma par to, kad, cik daudz un ko ēst.